Sveiciens visiem! Tātad astroloģiskās vēdiskās ziņas jūnija mēnesim. Tātad jūnijas ir astroloģiski gada labākais mēnesis, un to stāstīšu jums tūlīt. Un jūnijas spēs iepriecināt ikvienu, jo ieplūdīs jau gaišas enerģijas. Pavadīsim šo mēnesi enerģijas un optimismā pārpildīti. Tas arī būs pateicoties Marsa tranzītam, kas notiek Kauna zīmē. Planētas pārsvarā šomēnes atradīsies savās zīmēs, kur tās jūtas vislabāk. Šis ir laiks, kad izpaudīsies mūsu labākās īpašības. Līdz ar to minimumam tiks arī samazināta negatīvā enerģija, kas varētu būt apkārt. Tas ir iedvesmas laiks, kas raus vaļā mūsu radošo pusi. Arī vēlams ir pieteikties uz astroloģisko konsultāciju, būs īsta laikā, lai noteiktu savus veiksmes virzienus šim gadam. Tas ļaus ikvienam pareizi trāpīt savos mērķos, saprast, kur doties un ķert arī tās veiksmes enerģijas, kas ir gaisā šajā mēnesī un līdz gada beigām nākamajam gadam. Tātad 1. līdz 15. jūnijas ir ļoti lielisks arī plānu veidošanai ideāls laiks. Šajā periodā ir būtiski, ka notiks arī planētu parādi tieši vērša zvaigznājā. Tātad Venēra, Merkurs, Jupiters, astroloģiski labvēlīgās planētas būs kopā ar Sauli un arī būs tur Urāns. Tātad tas ir lielisks arī laiks, lai pasapņotu par saviem nākotnes plāniem un, ja nepieciešams, veikt kādas korekcijas. Jupiters jau atrodas vērša zīmē, kur paliks līdz nākamā gada 14. maijam. Šis laiks ir, lai atgūtu atpakaļ optimismu, ticību, uzlabotu finanses un ne tikai. Šis ir ļoti labs laiks, lai sasniegtu savus mērķus, vērotu optimismu sevi un arī atrastu laimi. Tātad Venēra jutīsies ļoti labi savā pārvaldītajā zīmē un sniegs harmoniju attiecībās un arī stabilitāti. Papildus Merkurs uzlabos komunikāciju, kas palīdzēs sasniegt mērķus. Saule neļaus sēdēt mierā un parūpēsies, lai parādītu sevi no labākās puses. Papildus tam visam Jupiters veicinās optimismu un sniegs arī stabilitāti kādiem ilgtermiņa plāniem. Vēl sīkumā par Urānu, tātad tas simbolizē inovācijas, revolūcijas, neparastumu, pēkšņas pārmaiņas, brīvību un visa veida elektroniku un visu jauno. Šajā laikā var atnākt neparastas idejas, kā papildus nopelnīt, uzlabot un attīstīt arī biznesu. Kas ir vēl būtiski šajā mēnesī, tātad Marsa tranzīts Auna zīmē no 1. līdz pat arī 12. jūlijam, tātad no 1. jūnija līdz 12. jūlijam. Tas būs savā pārvaldītajā zīmē un sniedzot milzu enerģijas pieplūdumu. Tad Mars ir planēta, kas saistās ar enerģiju, spēku un arī darbību. Auns, kuru pārvalda Mars, ir ugunszīme, kas simbolizē jaunu sākumu, un tātad šis ir ļoti labs laiks arī plāniem. Galvenais ir, lai izmantotu šo enerģiju konstruktīvi, kontrolēt impulsīvas reakcijas un izvairīties no konfliktiem, lai maksimāli izmantotu šī tranzīta priekšrocības. Kļūsim arī nedaudz motivētāki, sākt jaunus projektus un arī nebīties kādiem ikdienišķiem šķēršļiem. Tātad vēl palielināsies arī interese par sportu šajā laikā, it īpaši un arī citām fiziskām aktivitātēm, jo Auns ir zīme, kas mīl kustību un arī sacensību. Turpinot par mēnesi, tātad no 14. līdz 29. jūnijam akcentēta būs šajā laikā arī Dviņu zīme. Saules un Merkura atrašanās Dviņu zīmē ienesīs arī dinamiskas enerģijas,
lieliski izdosies šajā laikā periodā vienoties un ģenerēt arī kādas ātrās un kolosālās idejas. Papildus tam ļoti labi ir arī attīstīt savu biznesu, aizraušanos un visu šo rādīt arī sociālos tīklos. Ļoti pozitīvi var arī veikties profesionālajā karjerā un veidot veiksmīgas sadarbības. Tad šis ir laiks, kad ideja var atnākt īstajā brīdī, tāpēc cenšamies to arī neignorēt, kas ir svarīgi. Tad dviņu zīmi pārvalda Merkurs, kas atbild par komunikāciju, intelektu, loģiku, un šajā laikā spēsim rast risinājumus jebkuram izaicinājumam. Papildus tam šis ir lielisks laiks, lai uzsākt arī jaunus kursus, mācīties valodas un uzstāties arī publikas priekšā. Tātad vēl par šo laiku vēl ir arī Merkura tranzīts Vērša zīmē līdz pat 14. jūnijam. Merkurs būs arī sev draudzīgā zīmē, veicinot arī stabilu praktisko domāšanu. Papildus tam Merkura tranzīts Zvīņos no 14. jūnija līdz 29. jūnijam. Merkurs būs savā pārvaldītajā zīmē, kas nozīmē, ka visas Merkura tēmas uzlabosies. Ideāls laiks arī ir lēmumu pieņemšanai, atmiņas uzlabošanai un komunikācijai. Pieteikties kursiem, apgūt jaunas valodas vai plānot ceļojumus arī būs ļoti veiksmīgi. Saule Vērša zīmē no 15. māja līdz 14. jūnijam. Šeit saule jutīsies labi un papildus uzlabos arī labklājības un drošības sajūtas. Jebkurai iniciatīvai šis ir ļoti labs laiks. Vēl saule un Merkurs Dvīņos līdz pat 16. jūlijam. Tātad atradīsies kopā ar Venēru, un kas uzlabos arī komunikāciju, tirgošanos, kontaktus. Tas būs spēcīgs periods arī komunikācijas uzlabošanai un jaunu projektu uzsākšanai. Tātad vienīgais mēneša beigās būs Saturna retrogrāds. Tātad Saturna retrogrāds būs ilgs, un tas ir no 30. māja līdz pat 15. novembrim, un Saturns atbild par noteikumiem, plāniem, likumiem. Tas ir periods, kurā var bremzēties biznesa vai kādas lietišķās sfēras, varētu būt apgrūtināta arī lēmumu pieņemšana, un visi procesi var kļūt mazliet lēnāki, rasties arī kādi neparedzēti šķēršļi, un lai izvairītos no bremzējošas situācijas, labāk pievērsties iepriekš pārdomātiem vai iesāktiem darbiem, un galvenais šajā periodā būt disciplinētiem un pārdomāt katru savu soli. Vēl ļoti labi šajā mēnesī ir tātad svarīgie datumi, tātad jauns mēnesis 5. jūnijā, jaunas enerģijas, jauni sākumi ļoti labi, tātad vēl superīgs laiks un diena ir vasaras saulgrieža 21. jūnijas, gada garākā diena. Tā ir tāda ļoti spēcīga enerģija arī kādiem rituāliem, garīgām praksēm. Vēl tanī pašā dienā ir arī pilnmēnesis, kas ir lielisks laiks, lai atrastos pie dabas un sajust arī kādas kolosālas enerģijas. Vēl Ekadaši tātad būs 2., 17., 18. jūnijā. Labvēlīgi ir šajā laikā ievērot gavēni, veikt labdarību, un jā, tātad jūnijas ir ļoti labs, pozitīvs mēnesis. Nosprauzām sev jaunus mērķus šajā mēnesī līdz pat 29. jūnijam, un jā, ja ir interese uzzināt sīkāk par savu astroloģisko karti, droši rakstam man privāto ziņu, un jā, tātad novēlu visiem lielisku jūnija mēnesi, lai izdodās, un tad jau tiekamies konsultācijās. Čau, čau, un veiksmīgi! Tā!